Sveiciens skatītājiem un klausītājiem. Raidieraksta Retinātā gaisā jaunākā epizode ir klāta. Tie, kas ir zinātāji, tie jau zina, ka šeit notiek sarunas ar alpīnistiem, klinčkāpējiem, kalnu turistiem, visiem, kuriem mīļi ir kalni. Es esmu Ines Pučeka, un šo podkāstu es veidoju ne tikai, lai cilvēkus iepazīstinātu ar kalniem un iedrošinātu tajos doties, bet šis ir arī tāds mūsdienīgs vēstures arhīvs, kurā tiek dokumentētas svarīgas un lielas personības. Viena lielā personība man sēž pretī. Mēs gan jau iepriekš esam tikušies. Šoreiz es atkal tiekos ar Imantu Zaulu, Latvijas alpīnismā nozīmīgāko ekspedīciju dalībnieku. Sveiks, Imant! Veicināti, jā, labvakar! Bet šoreiz mēs aprunāsimies par kādu citu personu, par cilvēku, kurš bijis milzīgs virzītājs spēks, kurš alpīnismam Latvijā lika pacelties nebijušos augstumos, jo tālāk vairs nesot bijis, kur kāpt. Tā viņš pats 95. gada 14. maijā teica par Āciju, sazinoties ar bāzi, vai ne? Jā, augstāk nav kur kāpt. Jā. Un tie bija Teodora Ķirša vārdi. Cik labi tu pats atceries šo brīdi? Droši vien daži momenti cilvēka dzīvē tiešām ir tādi, kurus var atcerēties visas dzīves garumā. Man liekas, ka Everesta virsotne ir viens no tādiem notikumiem. Jā, tas ir viens no notikumiem. Es neticu, ja kāds vēl ir nosēdējis Everesta virsotnē kāds 45 minūtes un priecājies par šo skaisto apkārtni un nav mocījies ne ar skābekļu badu, ne ar ko. Kaut gan mums tas skābeklis jau uzkāpjot beidzās, bet mēs tiešām jutāmies lieliski un varējām atļauties pasēdēt un papriecāties. Tas bija vēl tas laiks, kad Everesta virsotne nebija kļuvusi pēc tādu masu pasākumu gājienu. Tanī dienā, kad mēs uzkāpām Everestā, mēs bijām 14 cilvēki, kas uzkāpam no ziemeļa puses. Un ja tu nosēdi Everesta virsotnē 45 minūtes un neuznāk neviens vairāk augšā, tad zini, ka tas tiešām ir. Nebija pat neviens, kas mums varētu abas divotā nofilmēt. Un bija vēl viens, ka mums sabojāja šī kamera. Mums bija vecā kamera ar tām lentas kamera, un viņi laikam no augstuma beidz nomira dabiskā nāvē. Un mēs pēdējie kadri bija, ka mēs ieraudzījām šo virsotnes to statīvu. Tas bija ļoti tāds zīmīgs, kuru nevarēja sajaukt ne ar ko. Diemžēl viņš tur tagad vairs tāds nav. Šo statīvu tādu bija uznesis slavenais franču alpinists Benoit, kādas 2 gadus iepriekš, lai no kosmosa pārmērītu šo Everesta kalnu virsotni ar satelītu palīdzību. Augstumu, lai nomērītu, precīzi. Jā, augstumu. Un viņš tur vairākus gadus stāvēja. Viņš bija līdzīgs tādam, kā uz ielas ir tādiem šie regulējušie svetafori ar tādām atstarotāju tagad kā stikliņiem vai ar kaut ko tādiem anteniem, vai tāds ļoti, ļoti zīmīgs tāds bija. Un tas tiešām grūti aizmirst šos momentus un to laiku posmu, ko mēs tur pavadījām. Un priecājamies par visu, ka visas lielās Himalaja virsotnes ir redzamas no turienes. Un laiks ir saulains un arī temperatūra ir pieņemamā. Tā kā viss tas bija ļoti patīkami. Ja nebūtu vēl šis gadījums ar Ilgvaru Pauli, kad ejot augšā no atpūtas dienām, kas mēs bija pavadījuši apakšējā bāzes nometnē, un kad pēkšņi gandrīz aizejot līdz augšējai bāzes nometnēm, Ilgvaram palika slikti, un viņš bija jāpavada lejā, un līdz dakteriem, es līdz lejai gluži viņu nepavadīju, jo zēni nāca no lejas pretim un aizveda Ilgvaru lejā uz apakšējā bāzes nometni, jo mums bija paredzēts, ka mēs trietā iesim augšā un arī trietā iesim uz šo virsotni. Bet gadījās tā kā gadījās, Ilgvars bija lejā. Es pavadīju Ilgvaru uz leju, un tūliņ arī es Teodoru nevarēja noķert, jo man vajadzēja vēl pusceļā pārgulēt, un kaut gan Teodors jau bija augšējā bāzes nometnē un gatavojās uz virsotni. Un tad es pieskrēju pēc dienas klāt.
Un tad, par Ilgvaru nebija īsti ziņas, vai viņš varēs mūs noķert vai ne, bet sakarā to, kad arī laika apstākļi bija ļoti labi un visas pārējās komandas kāpa uz virsotni, tad mēs nolēmām, kad ejam divatā uz augšu. Un sagadījās tā, kad divatā mums arī izdevās tikt līdz augšai tiešām. Jā, reizēm jau tādās situācijās, jā, kad tur ir tas laika loks. Gaidīt, neziņā gaidīt un zaudēt šo laiku, kas tiešām nav šie laika, tie logi, ko sauc, kad everēts ir pieejams un ir patīkam kāpt, tur nevar izvēlēties, tur ir jāķer momenti, un tas jāiet uzreiz garām. Es nezinu, varbūt, ka Ilgvars ir mazliet apvainojis par to, ka mēs viņu negaidījām, bet varēja būt tā, ka ja mēs būtu viņu arī sagaidījuši, varbūt, ka mēs tā nebūtu arī vispār uzkāpši. Jo, kaut gan vēl laiks nesabojājās 2 dienas, bet, tas viss ir kā būtu, ja būtu, bet iznāca tā, kā iznāca, tā iznāca. Un tas rezultāts bija diezgan labs, teiksim. Protams, ka labs. Jā. Tagad mēs varam skatīties uz skaistām saulainām fotogrāfijām, kur jūs abi ar Teodoru esat virsotnē. Šeit gan man ir jāsaka, iespējams mūs klausās cilvēki, kuri Latvijas alpīnismu vēsturē tik labi neorientējas, bet cik vērienīgi Teodors Ķirsis ar savu personību, ar savām ambīcijām iededzināja to alpīnismu sabiedrībā, tad tik negaidīti un strauji sajūsmai lika arī pārvērsties par skumjām, jo 2003. gada 9. decembrī Latvijas alpīnisma vēsturē šis datums iezīmējas kā viens no traģiskākajiem datumiem, jo Teodors Ķirsis kopā ar savu meitu Eviju, Aivaru Prošenkovu un Ilmāru Bernānu gāja bojā ekspedīcijā Jaunzēlandē, Kuka kalnā. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs par Teodoru runājam ar tevi, nevis ar viņu pašu. Jā, tas tiešām tā ir, kad, diemžēl, palicis es esmu viens un vēl daži mūsu komandas kolēģi tikai ir, kas šī pasaulē ir, jā. Bet mēs atcerēsimies tos labos laikus, tos foršos, stipro čaļu laikus, jo es palasīju arī mazliet dažādas intervijas, cik man tās bija pieejamas, un radās sajūta, ka tajā brīdī, kad jūs esat uzkāpuši Daulagirī, kad jūs esat uzkāpuši Everestā, ka jūs esat tādi, jāsaka, Latvijas spicākie džeki, tādi slavenības, vai tu tiešām tajā laikā tā arī jūties, ka sabiedrība jūs mīl un novērtē un ka jūs varbūt pat tiešām esat slavenības? Neteikt, ka slavenības, bet zināmā tomēr novērtēja, protams, jo bez šīs novērtēšanas mēs, protams, nebūtu tos līdzekļus arī savākši. Kaut gan tanī laikā šie līdzekļi nebija tik daudz astronomiski. Kaut ko atlicināt no darba algām bija ļoti grūti. Un tādēļ vajadzēja visādus papildus darbus, kurus mēs darījām tikai, lai kaut ko iekrāt šiem kalniem. Protams, arī griezāmies pie visādām firmām un pēc palīdzības, lai mums kaut cik atbalstītu. Tanī laikā taču nebija mums mobilo telefonu, pat mums iedeva pagerus visai komandai, lai mēs viens otru varētu sazināties gatavošanas laikā. Tas ir kaut kāds, mēs pat nezinājām, kā īsti rīkoties, ja viņiem mums iedēja to pageru, ka tu vari savu kolēģi to komandā sazināties. Un tāda sīkuma, kas tiešām patīkami, un kur bija griezamies pie Lat Telekomu vai kaut kur, tie arī tur ko tik neiztaisīja. Bija pat šīs kartiņas, bija ar kalnu bildēm, ko pirka veikalā, tas, ka pagarināt to telefonā to laiku. Kredītu, ko varēja jā, telefonā. Zvanīt, jā. Pat man ir vēl nevis kredītu, bet būdiņās, kur varēja iet un likt tās kartas iekšā, ne? Tas laikam, es nezinu, vai jā, bija tādas ir, man pat ir mājās, ir to kalnu bildi virsū, viens suvenīrs man vēl ir saglabājies pat pilnīgi. Kaut gan daudz varbūt neticēja, ka mēs to izdarīsim. Tāpat kā neticēja to, kad mēs šeit Himalajos, tais pirmos gājienos pirms Daulagiri, kad mēs aizbraucām trietā izpētīt šīs 8000 virsotnes. Satikām
bijušos Krievijas alpinismus, kas jau bija pabūši jau Everestā un vēl kaut kur. Viņi teica, ko jūs latvieši nekur neuzkāpsiet, ko jūs te cenšies? Vot sasaistieties ar mums, mēs jums norganizēsim to ekspedīciju, un jūs varat vai mūsu komandā, vai kaut kā, un mēs jums palīdzam. Mēs pateicu, nē, vai nu mēs uzkāpsim paši, vai nekāpsim vispār. Ja mēs nevarēsim, tad mēs nevarēsim, bet mēģināsim to izdarīt paši. Jo redz, pat šī pirmā ekspedīcija uz Daulagiri, kur mums vispār nebija nekāda gandrīz līdzekļu, un šī pirmā izlūkgājienā, ka mēs aizbraucām uz Himalajiem ar $100 kabatā un apgājām apkārt gandrīz 8000 virsotnēm Daulagiri un arī iegājām līdz bāzes nometnē Annapurnā pa francūžu ceļu, kur viņi pirmoreiz iekaroja Annapurnu. Un mēs taču izdzīvojam par tiem $100 un atgriezamies un izpētījām šos kalnus un izvēlējāmies šo Daulagiri toreiz. Veiksmīgi izvēlējāmies. Atgriežoties pie Teodora Ķirša, kā tavi ceļi ar viņu krustojās? Kā jūs iepazināties un kā kopā sākāt doties kalnos? Kalnos es vispār sāku iet ļoti vēlu. Pāris gadu, kad es jau biju mazliet aptaustījis šos kalnus, bija kaut kāda Elbrusjāde. Kaukāzāka. Bija tādā laikā, kad ļoti daudz kāpa maija svētkos, brauc uz Elbrusu un visi mēģināja uzkāpt Elbrusā. Un šis Elbrusāts vadītājs bija Teodors Ķiršs. Un man bija grupa toreiz, es biju sapazinies ar Valmieras kāpējiem, puikām, Banagvaldu un vēl tur viņa draugiem, un man bija grupa valmierieši visi. Kādi cilvēki 9 laikam. Un mēs toreiz ļoti pārējie tur visādi cits uzkāp, neuzkāp, mēs valmierieši uzkāpām visi. Un uzkāpām arī lielākā daļa uzkāpām abās Everest virsotnēs. Elbrusa virsotnēs. Elbrusa virsotnēs. Tev jau tas Everests galvā. Un Tedis bija grupas vadītājs, tāds visas Turjādas vadītājs, tas Elbrusjādas vadītājs. Un nākošā gadā Tedim bija paredzēta, Teda grupai bija paredzēta ļoti smags gājiens Pamirā. Man liekas, ka tas bija gājiens pāri Firnu plato. Un viņam laikam tur kaut kas komandā pietrūkās. Un tur, man liekas, tas bija Jāņkalns Imants, kas bija Teda grupā jau gājis. Viņš teica, man tur viens ir pazīstams, kas varētu pamēģināt kāpt kopā. Un tā es nokļuvu Teda grupā. Toreiz jau mums bija doma, ka vajadzētu tā kā mēģināt arī kā bijušai augstākā Vidusāzijas virsotnē, sauktā komunismu smailē, bet mēs tomēr neriskējām, mēs it kā pataustījām, kā pāriet Firnu plato visā garumā, kā nonākt lejā par tā. Un toreiz izgājām to grūto pārgājienu, un līdz ar to sākās visi tie gājieni kopā ar Ķiršu komandu. Sākās draudzība jūsu starpā? Arī draudzība sākās, un Tedis arī pats strādāja Politiskajā institūtā, un šeit atkal visi sākās tie papildus darbiņi. Ja man bija vajadzīgs darba palīgi, kad Doma baznīcā pa torni, pa jumtu, protams, ka es aicināju no Politiskā institūta, protams, Tedim pašam arī vajadzēja naudu. Mēs ziemā gājām pa visu Rīgu, tīrījām augstceltnēm, visām jumtus tīrījām, remontējām baznīcas torņus. Tā naudiņa, protams, ka visa gandrīz aizgāja, lai nākošā vasarā būtu atkal kaut kāda gājiens uz kalniem. Tu teici, ka pēc tā pirmā gājiena, ļoti grūtā gājiena kalnos, jūs ar Tedu sadraudzējāties, un tad jau tu viņu aicināji uz kaut kādām haltūriņām, ko tev piedāvāja. Jā. Brīžiem viņš man aicināja, viņam atkal bija kundze strādāja centrālā bibliotekā. Un, protams, bibliotekas jumta arī bija jātīra. Un tad, kā vajadzēja bibliotekas jumta, viņš sauc mani. Un tā kā vajadzēja Doma baznīcas jumta, tad es saucu Kūli vai Tedi palīgā. Un tā mēs tur kooperējamies. Un tikko kaut kur parādījās kaut kādi remonta darbi kādā tornī vai baznīcē, vai tad man liekas, ka Rīgā nav tāda baznīcas torņa, kur mēs neesam kaut ko remontējuši. Visi Jāņu baznīcas gaļi stiprināti, Doma baznīcas gaļi ir ņemti nost un likti atpakaļ. Tad ir remontēts laukos, tad ir remontēti un gaļi likti Smiltenes baznīcā, tad ir
Ir strādāts torņos Ventspils pilī muzejs, tur, kur tagad ir. Tur mēs Ziemassvētkos likām kaut kādu vērādītāju ļoti augstā laikā un sniegputenī. Un tad demontējam vispirms prezidenta pilas tornī, demontējam to 3 zvaigžņu torni, veco konstrukcijas. Vajadzēja viņu demontēt un nolaist lejā tādu kā veselu, lai saglabātu. Pēc tam, tad, kad bija restaurēts un uztaisīts pilnīgi jauns tornis, atkal palīdzējām viņu uzcelt un nostiprināt augšā. Un tā kā tādi darbi bija bezgalīgi un visu to mēs darījām faktiski nemainoties. Tedis pēc un es lielākoties visas šīs baznīciņas Kas ir tās cilvēcīgās kvalitātes, ko tu viņā novērtēji kā cilvēkā, lai tā paskatītos un nodomātu, šis būs tas cilvēks, kur es saukšu sev līdzi darbos, kas ir tas vērtīgais, ko tu viņā redzēji? Tāpēc, ka viņš bija tomēr pasniedzies augstskolā, bet viņu nebaidīs šie netīrie un smagie darbi. Viņam nebija nekādas problēmas ņemt lāpstu un tīrīt šo jumtu mierīgi. Un kāds viņš bija pasniedzējis un kāds viņš bija, to es nepateikšu, jo es pie viņa nemācījos, bet to, ka viņam bija Cēsielā ļoti labi mehaniskā darbnīca, kur viņam bija ļoti labi meistari mehaniskā cehā, kur vajadzēja kaut kādu domu pulkstīm, kaut kāds zobrats izvirpot vai izgriezt zobu, tad vienmēr man teicis palīdzēja un mēs vienīgi. Un redziet, kā Tedis tanī laikā viņš bija dabūjis tādu dārzu Gaujā, tādu vasaras mājiņu celt. Protams, ka būdams vasarā kalnos, nekad jau nebija laika, kad celt. Un tad, kad mēs atgriezamies visi no kalniem, tad mēs faktiski uz kādu nedēļu pārvācamies pie Teda tur uz Gauju. Un tas bija vispār fantastiski. Mums bija tāds, man liekas, no senās Romas laikiem, no koka tāds seškanšu, tāda betona maisītājs, koka kaste tāda, kas bija pievests ar elektromotoru griez to koku kasti. Es nezinu, vai kur tāda vēl varētu kādreiz redzēt, ka no koka ir iztaisīts betona meistē. Un tad mēs visa tā komanda, cik katram bija brīvs laiks, gājam Tedim palīgā to būvēt to torni, ko viņš sauc Viemi. Jo tanī laikā bija vēl tāds riebīgs likums, ka nedrīkstēja būt cik tu tie kvadrātmetri. Un Tedis bija izdomājis, ka to aizliegts bija, vajadzēja būt tam dzīvojamai telpai, noslēgtām istabām, cik tu tikai tie kvadrātmetri. Viņš izdomāja uzbetonēt tādu pamatus un uzcelt tādu tad, kad vējdzirnavs no koku konstrukcijām, tad mēs tās koku konstrukcijas montējam uz zemes, tas slējām visi viņa augšā. Vajadzēja tās uzsliet, viņas bija kādu 1,5 m tāda garas baļķu konstrukcijas, jumta konstrukcija. Un tā viņam iznāca tāds garš tornis ar dziļu siltu pagrabu, viena maza guļamistaba viņa augšā un tukšs vestibils. Un tā viņš varēja tos kvadrātmetrus apmānīt. It kā tas tornis bija foršs, bet tā dzīvojamā telpa bija ļoti maziņa tikai. Bet tā bija tad viņa māja? Tā bija vasaras māja, tur bija tāds dārziņš, un pirmā variantā viņam bija uzcelts tikai tāds dēļu vigvams. Vigvamam arī bija 2 stāvi. Tedim bija vecā mamma, tad bija kundze, sieva bija, viņš pats 2 meitenes bija. Mēs bijām kāds 7. Un mēs visi tai vigvamā pēc tam pa to nakti gulējām. Cits tur otrā stāvā. Un tie mazie bērni, tie Evi ar Kāreni, tie taču bija mazas, pavisam maziņa. Un tie tur visu laiku mums pa starp un tur palīdzēja un visu, ko darīt. Un tur mums pienest dzert un ko tur. Un mēs tās vasaras tur, es nezinu, vai 3 vai 4 gadus mēs tur betonējam tos pamatus. Un tas vispār gāja viss vienā tādā, tā kā jautrībā, zini. Un tad atkal vakarā gājam visu uz to jūru peldēties un gājam pat rudenī, ka jau bija sniegs vēl, tā kā tie darbi beidzās, tad līdz jūrai jāaiziet un tad protams, ka tur bija aliņas iedzērām un visu ko. Tad tā jums bija tāda sarīkojuma vieta. Jā, tā bija sarīkojuma vieta, jā.
Bet es tev prasīju par Teodoru pašu, par viņa personību. Kas ir tās personības kvalitātes vai raksturiezīmes, kas tevi pie viņa piesaistīja un kāpēc jūs kļuvāt par tādiem labiem draugiem? Nu, es saprotu, ka ja jārunā tā par sadzīvisko, tad mums tur nebija nekādas problēmas. Ja tur palīdzēt vai tas, pie tevi vienmēr varēja griezties. Pirmkārt jau viņš bija baigi perfekts, un ja viņam kaut ko vajadzēja organizēt, es tādu organizatoru nezinu, kurš to varētu dabūt gatavu. Viņš varēja, viņam tās idejas bija tik daudz, lai tur kaut ko vajadzētu reklamēt, ko mēs tik kādreiz nedarījām, lai tur reklamēju kaut kādu automašīnu modeļus un kaut kādi murgi, galīgi tikai tādēļ, lai kaut kur varētu piesaistīt kaut kāds līdzekļus. Viņam tās idejas bija vienmēr, un pat mazliet vēlāk, tā kā vēl ar Ulmanu Juri, un mēs braucam tur uz Aļasku, un tad mēs pat uz Nike aizgājām, un kur tik nemēģinu, jo mums beigās bija tas lielākā nauda, ko mums vajadzēja, lai mēs tiktu uz to Antarktīdu. Un tur mēs arī Amerikā mēģējām pie kaut kādām firmām un iesaistīties, un arī pie pat Juris mēģināja, mums bija ar kaut kādiem satelītiem, tad mēs pat toreiz uz to Dienvidameriku pat kaut kādu satelītu telefonu vedām līdz tādu milzīgu, lai pārbaudītu. Pat tāda ritīgi, ko tik mēs visu, kādas variantas nedarīja. Un Tedis bija viens no tiem, kas prata šo. Viņš prata sevi pasniegt, un viņš prata arī, viņš nekautrējās, un viņš to prata aiziet uz firmu un parunāt atklāti, un tiešām viņam tas izdevās. Es nezinu, es, piemēram, to nekad nevarētu izdarīt tādas lietas. Un galvenais, ka vēl ir tāds interesants gadījums, kad Tedim, es nezinu, to kāds zinu vai nezinu, kad Tedis sūtīja uz ārzemēm kā pasniedzēja apmaiņas programmā uz Kanādu vai kur tur bija. Un viņš tak nevarēja iziet to medicīnisko apskatu. Viņam bija kaut kāda sirdi, kaut kāda tur pārsi. Un viņš tak man aizsūtīja uz fizkultūras no dispansera ar saviem dokumentiem. Pirmajā tai republikāniskā slimnīcā, es, protams, izgāju, tur nekas nebija, bet tad, kad man sporta dispanserā uz Brīvības ielas tur un tās Bruņinieku ielas stūri, vai ka tur pie pirmā slimnīca, tur bija sporta dispansers, ka man uzlika uz to elektrokardiogramu, man kā 3 reizes pienāca klāt, un viņi prasīja ķirsis. Es saku, ķirsis, ko tā vēl? Viņiem negāja kopā, viņam bija kā tā kardiograma, bija kaut kad iepriekš noņemta. Un kā man pēc tam dakteri teica, ka tā kardiograma krasi var atšķirties, vienam no dzimšanas ir tāda, otram ir pilnīgi kaut kā savādāk. Un viņi tak sāka klapēt to aparātu. Domāju, ka tas aparāts ir sabojāts. Un es domāju, es esmu tagad kails uz to galdu un zem cita vārda. Es domāju, dod man Dievs, beidzat to aparātu laust un laižat man prom. Bet Tedis uz to Ameriku tagad aizbrauc uz to Kanādu. Gan jūs abi divi. Jā. Viltnieki. Bet viņam nebija Krieva laikā prasīja, ja tev nebija veselības stāvoklis, ja tev varēja kaut kas, ka tu nokļūsi ārzemēs un dabū, tur, es nezinu, kādi bija tie noteikumi, ka viņus tur mainītās. Tā programmās te pasniedzēja, kad bija jābūt pilnīgi veselam cilvēkam, jo laikam, ja tu tur saslims ar kaut kādu tādu etiķeti, ka tev tā jāatmaksā būt šitai Latvijai vai Krievijai vai kad to toreiz. Bet toreiz es to Tedi dabūju tām ārzemēm uz 2 gadiem. Jūs tad abi divi varbūt esat kaut kādā mērā līdzīgi kā cilvēki, ne? Ja jums tik labi saskanēja? Nē, mums saskanēja. Protams, mēs arī kalnos kasījāmies un tur arī saskanēja mums labi to, ka Tedis ļāva grupā darīt, pirmkārt, iet katram savā tempā. Mēs negaidījām viens otru. Ja tur bija kaut kāds ledājs, kur nevajadzēja iet sasaitēs, vai kur bija jāiet pa tādām sabirām vai kaut ko, katrs gāja tā kā savā tempā.
Tur bija, ka pēdējais atnāk, īpaši Busenberg Jānis vienmēr gāja gandrīz pēdējais, viņš gāja fotografēs, viņš gāja savu teikumu, un neviens par to neuztraucās. Viņš atnāks pēc pusstundas, atnāks, viss kārtībā. Bet tas bija droši? Tas bija droši. Tur, kur bija plaisās, tur skaidrs, ka mēs gājām sasaities. Dažreiz negājām sasaities, bet lielākoties mēs gājām diezgan, bet ir šie milzīgie Fečenko ledājs, kur ir 50 km, tev jāiet pa ledāju, kur ir bez sniega ledājs, pliks ledus, kur tu redzi, viņš ir gluts diezgan, kur tev ieitu to, mēs to visu to Fečenko ledāju pa 2 gājieniem, mēs esam visu nogājuši līdz meteostacijām, no augšas līdz meteostacijai un pēc tam no meteostacijas līdz apakšai. Un visi šie tie milzīgi gājieni, tur jāiet ir savā tempā, jo ja organisms tev ir pieredzes tā, kā tu strādā pats, un ja tas ir saistīts viens ar otru, tad ir tā kā visāds problēmas. Tev jāpielāgojas ir vājākam punktam. Bet nav runa par to, bet ar Tedi tiešām es nezinu, tik daudz, ko mēs nav visu darījuši kopā. Labi, kalni tā, bet Tedis varēja jebkuras darbas, arī visu to māju viņš pats uzbūvēja, to vasaras māju. Viņš darīja koka darbas, viņš bija tehnisks cilvēks un viņš tomēr to prata un tās meitenes tur mums visu laiku, tās tur bija izauga mūsu priekšā pie visiem šitiem te večiem, jo mums jau bija vīriešu kompānijas, mums jau tur nekādas meitenes sevišķi nebija. Tanī laikā neviens nebija precējies no mums no sākumā. Tāda tritīga zēna kompānija, kāda, tāda veču kompānija. Cik gadi jums apmēram tad bija? Man jau bija pārpa 40, tad es tomēr, ja mani pēc vidusskolas, es 2 gadu tehnisko skolu, tad man 3 gadu armija, tad man 8 gadi jūrā, man bija 40 gadiem. Jo tad, kad mēs uzkāpam, pabeidzām to 7 virsotņu programmu, mēs tai sarakstā ar Tedi bijām vecākie, kas to ir izdarījuši. Vecākie mums bija abiem pie 60 gadiem. Atgriežoties mazliet pie tās jūsu komandas, cik cilvēku, cik liels bija tas komandas kodols? 7 faktiski. Visi tie gājieni bija apmēram 7 cilvēki. Kādreiz jau atkrita tur kāds. Tad 8-9 cilvēki. Bet tā kā kāds sešnieks, tas nemainījās visu laiku. Teodors Ķirsis, Imants Zauls, Ilmārs Bernāns. Aivars Prošenkovs, tad Sproģis Ilmārs, tas ir 5, tad Kūlis, kas bija klejotājs. Tad tu, Pēteri, tā kā ar pieskaiti pie tā kodola. Protams, jo viņš jau parasti aizbrauc ātrāk, viņš izskrēja savus klintis, un mēs ar viņu satikāmies, vairākas reizes satikāmies tur, mēs viņu pārķērām pēc tam, Jo gandrīz visi šie smagie gājieni pēc, cik viņš tur, viņš jau tur arī bija samocīts. Piemēram, toreiz, kad gājām Koržņevu un komunismu. Koržņevu viņš varēja uzkāpt. Uz komunismu viņš pat nemēģināja nākt mums līdz. Toreiz, kad gājām Uzvaru, otru reizi mēs pa priekšu kāpām Hantengrī. Pēc nemēģināja, jo viņš nevarēja, viņš arī bija izšāvies jau. Bet, Klau, tu tagad runā par kalnu virsotnēm, vai ne? Jā. Bet jūs tā kā skaitījāties kalnu turisti. Mēs taisījāmies tur, bet mēs oficiāli pirmo paņēmām. Mēs piedalījāmies glābšanas darbā. Jāatgādina, ka tas bija laiks, kad jūs kā komanda nokomplektējāties. Tas bija laiks, kad bija ļoti stingri reglamentētas robežas, bija. Ko dara kalnu turisti kalnos un ko dara alpīnisti kalnos. Un es zinu, ka arī jūsu pašu starpā ik pa laikam izceļas kāds strīds par to, kurš tad ir alpīnists, kurš kalnu turists, kurš labāks, kurš ko drīkstēja. Kurš labāks, es nedomāju, labāks tas, kas var uzkāpt. Vienalga, kur tu kāp sienu, ja tu vari iziet savu maršrutu, to grūtības pakāpt. Tad nav jau, ne jau tās virsotnes ir pats grūtākais katreiz. Ir maršruts kāds ir. Tā, un ja tu to vari iziet, tad tu esi spēcīgs. Ja tu nevari, tad tu neesi. Nav jau,
Jo tās virsotnes jau mēs gājām tāpat, vai viņas bija atļauts, ne, visādi tur Engels un kas tur mums jau tās jau bija, bet mēs viņas nekur nevarējām noformēt, mums jau viņas nebija. Mēs jau nekad negājām, ja bija iespēja. Kāpēc neuzkāpt, ja tepat ir virsotnes? Bet par to nevienam neteikt, ja? Par to neteica. Mums pat kaut kur pat diskvalacēja vienreiz mūsu laikam, par kaut ko neieskaitītai turismā. Par to, ka virsotnē uzkāpāt kādā? Jā, bija tāds gadījums noteikti, ka bija. Redzes arī tajā Teodora Ķirša, vienā no 2 sarakstītajā grāmatā 7000 un vairāk, tur Egons Zablauskis sacījis, ka Ķirša komanda ir bijusi saudabīga. Kas tajā bija tik saudabīgs? Kaut vai tas stils kāpšanas, ka mēs gājam tā, tiešām gājam rīvi tādi diezgan. Un vēl tas, ka mēs neņēmām sievietes, sievietes mūs ienīdi visus, cik negribēja paņemt. Bet mēs turjādēs ņēmām sievietes, mums bija ļoti daudz sievietes, tur bija vairāk sievietes kā vīrieši turjādēs, kalnu turjādēs, ko mēs vadījām, tur mums nekāda problēma. Ko jūs vadījāt kā pasākumu? Jā. Bet ne savā komandā, vai ne? Jūsu komanda bija tikai veču komanda. Jo, es nezinu, mēs uzskatījām, ka tas tomēr pagrūti, jo nest somu uz 40-50 kg, nav sievietei tas jādara. Jo tanī laikā nebija tādas iespējas, kā tagad, kad var iemest ar helikopteru. Gadījās, ka mums tur iemet to produktu paku. Mēs tur nedarījām. Mēs kādreiz ar Blondo braucām ātrāk uz to Vidusāziju. Mēģinājām pat remontējam helikopterus, lai mums sarunātu. Bija mums spirca līdzi, un lai pa spirca, lai mūs iemestu kaut kur pārtiku vai inventāru kaut kādā kalnā. Mēs pat ir kā Blondo, ko mēs tur nedarījām kādreiz pie lidotājiem. Blondais ir tas pats Ilmārs Bernāns. Jā. Tā kā viss, ko tur dzīvojam, tur kaut kādās alpinis ģimenēs un šuvām pūķenes uz vietas. Un ko tur bija tāda nabadzība jau bija tāda, ka nebija tā inventāra mums. Un Blondais tur pie kaut kāda dāmītes, kur Vidusāzijā dzīvoja Bušrambē vai kaut kur šuva sev baltu pūķeni no tās. Ja jūs devāties kalnos, tad jūs to noformējāt kā pārgājienu kalnos, bet tomēr kādu virsotnīti pieķērāt līdzi. Protams, pieķērā. Bet šīs visas oficiālais, kas ir tās septītnieks, un tur mēs tas viss ir, jau tanī laikā jau bija, ka beidzis juka šī savienība. Un mēs to sniega leopardu. Mēs dabojam vēl gandrīz pēdējie, kad vēl skaitās tas Sniežnī bars SSSR, jā. Pēdējie tiek, jā, jo faktiski pēc tam viņš pārvērtās par sniega leopardu, Krievijas sniega leopardu. Bet kā tad jūs varējāt šīs te nozīmītas dabūt, ja jūs it kā sistēmā skaitījāties kalnu turisti? Jo tās taču deva alpīnistiem. Jā, bet tanī laikā pēdējos gadus arī Savienības gadus jau bija atļauts. Tur jau mazliet tie noteikumi bija kļuvuši maigāki. Un galvenais, mums jau bija diezgan liela pieredze, kaut vai tas, ka mēs aizbraucām uz Aļasku. Faktiski Aļasku šis McKinleys bez gidiem nav nemaz pieejams, bet mēs ar Tedi aizgājām pie tiem rangeriem, mēs pierādījām savu to pieredzi, visiem šiem gājieniem, visiem tiem papīriem, un mums pateica, jums gidi nav vajadzīgi, zini. Viņi gribēja mums iešmaukt, ņemiet tur, no mums īriet sniegkurpes, mēs sakam, mēs visu mūžu esam gājuši bez sniegkurpēm, mēs neliksim tāds pie kājām, mums nevajag, mēs esam stumši snieg līdz viducim, un tad vēl mums sniegkurpes. Antarktidā. Tur arī bez gido neļauj, bet mēs tomēr panācām, ka mēs bijām pirmie trietā, kur iesēdina mazā lidmašīnā un iebeda mūs uz to Vinsona bāzes nomet. Pirmos ievedā, jā. Ķiršs ir bijis arī tāds labs diplomāts un sarunvedējs. Jā, pirmkārt viņš labi zināja angļu valodu, mēs jau tur pārējie visu tā
Bet viņam te 2 gadu ārzemēs tomēr viņš mācīja labi ar kompjūteru tanī laikās un mācīja visu sarakstīties par tiem pašiem jaunzēlandiešiem, viņš arī ar to Aļasku. Viņš jau tos dokumentus, viņš iepriekš, jo arī tā Aļaska ir jāpiesaka iepriekš un par to Antarktidu. Arī par Antarktidu, tas bija vesela vēsture. Mums piedāvāja, toreiz, ka mēs bijām pirmo reizi Argentīnā, mums Argentīnas kara lidmašīnas bija mieri ievest Antarktidā, bet nodienējiet pie mums tur kaut kādā salā 1 gadu, tad mēs jūs ievedīsim Antarktidā. Tāda noteikuma, bet it kā mēs gadu nodienēt Argentīnas armijā kaut kādā salā, tur kaut kādā postenī, un tad viņi teica, tad mēs jūs ievedīsim uz Antarktīdu ar savām lidmašīnām. Protams, tāds variants mums nederēja, protams. Man liekas aizraujoši un forši. Es lasīju Teodora Ķirša grāmatā, kur viņš pats bija rakstījis, ka viņš kalnos sākotnēji ir nonācis gandrīz vai nejauši. Viņu tētis aizveda ar mašīnu vai vadāja ģimeni. Jā, kaut kur bija uz dienvidiem aizvedis. Pa Karpatiem, Krimu un Kaukāzu. Un Kaukāzā viņš arī pirmo reizi uzvilka kājās zābakus ar trikoņiem un uzkāpa uz ledāju. Un tāda viena nejaušība ir pārvērtusies par tik ļoti lielu aizrautību, ka tevī aug ļoti lielas ambīcijas un ka tu esi gatavs runāt ar vienalga, ko amerikāņiem, jaunzēlandiešiem, ar cilvēkiem Antarktīdā. Tas jau daudz no nejaušiem. Man jau arī tas pirmā gājiens man bija uz Karpatiem, un Karpatiem es strādādams pēc armijas tai Rezā par elektriķi, vasarā kaut kādu turistu to ceļzīmu nopirku, un tur uz Karpatiem, un tur akal mums paveicās, tur kaut kādi puikas bija uzlējuši šaukšā tai Goverlā uz klintīm un netiek lejā. Un tas vai viņš bija gids vai kas mūs tur vadāja pa tiem ielējām, tur pa tiem, viņš saka, vajag palīdzēt dabūt tos zēnus lejā. Un tad viņš mums tur paņēmām tos striķis, viņš kaut ko mums palācīja, mēs jau tur bijām, mēs bijām tur kā 3 jauni puikas un pēc armijas tādu, un tad aizlīdām palīgā un dabūjām tos zēnus lejā. Un tas bija man pirmais tāds gājiens, ko es jūtu, kas ir kalni. Kā tu domā, kas ir tās sajūtas vai lietas, kas Teodoru piesaistīja tik ļoti kalniem? Man liekas, ka viņam tāpat, kā man tā darba slodze bija tāda, ka viņam vajadzēja atslēgties no visa tā. Jūs neesat savā starpā runājuši, kas ir tas, ko jūs novērtējat kalnos, kas jums tur tik ļoti patīk? Viņš arī teica, kādreiz man no tām sievietēm, viņam bija 3 sievietes mājā, 4 viņam bija, vecā māte, skundze un 2 meitas. Viņš saka, man jātiek prom kādu dienu, nevar vairāk tā. Bet tās atkal mājās tik ilgi un tik nepacietīgi gaida. Aina jau bija pati, kā tēdi gājis kādā gājienā, un Aina jau, tāpat mēs taču toreiz arī to Eiropu izbraucam, Aina, Tēdis un es un Aivariņš un vēl Gradauskis, mēs 2 mašīnām, tad kaut kur aizbraucam, un Aina jau studentu laikos jau arī, viņi zināja, kas ir kalni, viņi tā kā ar Tēdi, man liekas, bija iepazinušies arī kalnos tur. No tām sievietēm tikt prom. Jā. Bet es jau biju klaidonis, tad jau man tā nebija problēma. Kas man zina? Kas vēl ir tās lietas, kas tiem kalniem tik ļoti velk? Skaisti tur ir, grūti pēc skaisti, un tas ir patīkami, un tas ir, ka tu viss ir atkarīgs no tevis pašas, tev vairs nav nekādas... faktiski, ja tu esi jau tur, tad viss ir no tevis pašs atkarīgs. Visas tās pārējās grūtības tu vari pārvarēt tur. Un, ja tu atbrauc mājās, tu pavisam uz visu šito birokrātiju un tām sadzīviskām, pavisam citādām acīm skaties uzreiz. Vienlaiku vismaz tā, kā tev tas viss ir sīkumi. Kādu brītiņu vai ne? Un tad, kad šī sajūta zūd, tad atkal jābrauc uz kalniem. Kaut kur atkal, jā. Jā, arī šajā pašā grāmatā Teodora es lasīju, ka tā ir tā lieta, kas kalnos notiek, ka tās ikdienišķās sadzīviskās lietas un tīpaši nauda, kas ikdienā šeit rada lielākās galvas sāpes. Jā, tās visas lietas tu nobāz mugursomas tālākajā stūrī
Un tur tu esi kopā tikai ar tām lietām, kas tev šajā brīdī ir visvairāk nepieciešams. Telts, guļamais, pārtika un laba komanda. Kas Tedim vislabāk patika tā tīri no maršrutiem? Tehniskie maršruti vai tāda augstkalniešana, sniegi, ledi, klintis? Tur bija? Viņš gāja pa klintīm laikam vislabāk. Kurš tur gāja? Ka mēs vienmēr Tedi laidām pa klintīm. Laikam Tedim te klinšu maršruti vai ledus viņam nevisai patika. Un tad, kad vajadzēja tie smagi gāja, tie sniegs tumšs, un tad jau bija Prošenkovai vairs, un blondais tie gāja tā kā tanki, pa priekšu. Kas viņam labāk padevās? Jā, viņam padevās tāda sienas labi padevās. Jā. Tad viņš tā kaut kur dziļi sevi arī tāds klinšu kāpējs bijis. Viņš jau faktiski sevi uzturēja. Diezgan formā, jā? Jā. Tā kā tādā ziņā. Viņam bija mazliet vairāk. Man jau pietika tā darbā. Es varēju noskrieties tur pa savām jumtiem, pa visām vietām. Man nebija vajadzīgs iet uz mežu skriet vai kaut ko, bet es jau šādi tad paskrēju. Un tas, piemēram, tādas atlases sacensības mums jau kā bija toreiz, Krievu laikā bija. Mēs pat vienreiz pie Teda Gaujā triatlonu norganizējām. Mēs Garezalā peldējām. Tam mums bija tur pie Lilas stacijas bija velospēdi. Un tagad kross arī bija jāskrien. Pa priekšu līdz tam ezeram mēs skrējām, tad peldējām, un tam mums bija velospēdi. Un tad mēs mājās, un tad mēs, protams, ierāvām atkal. Tas bija Teda Gaujā. Viņš mums triatlonu uztaisīja, pirms vieniem braucienu kalniem. Tā viņš jūs tā kā drusku trenēja arī. Un to jau viņš mums Gradovski skatīja, lai mēs tur vakarā kaut kādas glāzītes, bet mums jau vienmēr teltī ar Ilgvaru bija kaut kas iekšā. Viņš nevarēja noktīt nekādu. Kāds tad parasti bija sadalījums pa teltīm, kā gulējāt? Es ar Ilgvaru galvoju, ka tā kā Gradovskis parādījās pie mums, tā mēs tur stabili visu laiku, kā viņi zina. Un tad pirms tam, ar Blondo mēs gulējuši, un ar Kūlu arī mēs gulējuši uz vienu plauktu uz Ledus salā. Un tā kā tā. Es dzirdēju, ka Pēters Krāts. Tas jau netraucē. Kad tur nokrīt, tad tur var... Tad nogurums ir tik liels, ka ir vienalga. Bet tur ir tā lieta, ka tu nevari gulēt. Visi jau tas uz miega zālēm iet. Mēs pirkām tās lētās Indijas miega zāles. Jo tev taču organisms pirmkārt ir iekārtots tā, ka viņš tev modina augšā, ja tev skābeklis trūkst. Es zinu to sajūtu. Jā. Kad tev trūkst gaisa un tu trūksties no tā augšā, tā nav patīkama. Tāpēc es saku, mēs pirkām to pašā Nepalā tās lētās indiešu miega zāles. Prošenkovs tad dzīvoja Olainē viņam. Tur bija tā farmācijā, tur kaut kā pazīstē, tad viņš mums bija dakteris, viņš teica, šitās vakarās zilās, tad tās sarkanās no rīta, tad viņš tur kaut ko mums tur dalīja kādu. Pievēršamies mazliet tiem 7000-niekiem. Mana informācija liecina, ka 1985. gadā jūs pirmo reizi mēģinājāt sasniegt. Toreiz to sauc par Ļeņina smailu, tagad to sauc Avicena smailu vai vēl kāds cits vēl savādāk, bet pieturēsimies vienkārši pie tiem nosaukumiem, kādi bija jūsu laikā šīm virsotnēm. Tātad 85. gads Ļeņins, 10 gadus vēlāk Everests, bet turpinam ar tiem 7000-niekiem. Jūs bijāt, kā jūs nonācāt pie tās domas, ka vajag tās lielās virsotnes pamēģināt? Tas ir tāpat, ja tev viens ir, tad ir āķis lūpā, jāmēģina. Kāpēc mēs visur lasām, visi kāpi tos 7, 5 virsotnes, kāpēc mēs nevarētu? Bet tad sanāca tā, ka tā Ļeņina virsotne bija gandrīz nejauša, jo tu teici... Viņa mums bija paredzēts, ka mēs oficiāli maršruts mums gāja pāriet par to Ļeņins, to pēdējo plecu, kas ir tur pār no otras puses. Mēs negājām tur, kur jūs gājat augšā un lejā. Mēs te uznācām Ļeņinam no otras puses uz Radzeļnīto. Arī. Un nākšojām tur, mēs nebijām vēl izlēmuši, vai iesim uz virsotni vai neieši. Mēs tur uztaisījām nometni augšā, kur taisa to pēdējo nometni, tad taisa līpumā. Ierakamies teltīs.
Un naktī mūs pamodināja tie kaut kādi gidi, ka tie igauņi ir norāvušies, aizgājuši kaut kur pa taisno lejā un vajadzīgs iet augšā, mēģināt kaut ko tur glābt. Un tad mēs vairāk no tiem alpinistiem neviens nebija spējīgs iet uz virsotni no rītā, tikai mēs visi, labi, mēs iesim. Un mēs piedalījāmies oficiāli tajā glābšanas darbos, un par to arī dabūjam pilnīgi to papīru un ieskaitīt to virsotni. Un man vēl kaut kur tas papīrs ir, ko Maskava izdeva to, ka mēs ir piedalījušies kaut kāda tās federācija alpinisma, un ka mums ir jāieskaitīt virsotni, un mēs piedalījušies glābšanas darbos. Un tad arī. Bet vai mēs būtu... Es domāju, ja būtu labs laiks, mēs būtu mēģinājuši kāpt no tās Rezdeļņī, tur taču nekas nav. Tur jau jums tāda domaņa galvā bija, vai ne? Bija, jo mēs jau pirms tam bija pamēģinājuši tur to Engels Smile jau vienā no gājieniem. Tā, ko mēs tur vēl bijām, Elbrus jau mums bija katram pa 3, pa 4 reizes, un abas virsotnes uzreiz mums ir bijis, bet vienlaicīgi abās uzkāp vienā un otrā. Tā kā mēs nebijām tādi gluži iesācēji. Nē, to es saprotu, ka jūs nebijāt iesācēji. Bet zinu, ko es pieķēru sev pie domas, cik interesanti man pašai ar tevi šobrīd ir runāt, dzirdot Rezdeļņai, jo es pati tur šajā vasarā nakšņoju, un man pavisam savādāk zīmējas tā aina galvā par maršrutiem, ko tu stāsti tieši tur. Tad sanāk, ka jūs nakšņojāt tur, un, lai piedalītos igauņu glābšanas darbos, jums bija jāuziet līdz virsotnē. Jā, mums bija jāuziet, vai tur kāds vēl nav palicis apskatīties. Un tad mēs arī visi uzgājām. Un, ko tu saki par šo virsotni? Kāds gājiens? Es domāju, ja tu vari to augstumu, to vēju izturēt, tad viņš ir ejams, nav tik traki. Jā, tas vējš pašā rīta agrumā arī. Trausmīgs vējš mums tur būtu tā, es nezinu kā tur. Tad rekā, no 85. gada, kā vējš tur ir, jā, tā līdz pat 23. gadam, tas vējš tur visu laiku to... Es domāju, ka tur viņi ir tāda, nav nosegta, viņi atsevišķi tā virsogni tādā abās pusēs, tur ir diezgan tāda līdzenuma. Tā viena puse jau vispār tas baigais, kur ieskrieties vējam ir tur tas. Pēc šo te reģionu izpētes pilnīgi loģisks solis, tas likās arī uzkāpt tajās virsotnēs. Visu to virsotņu apkārtnes bijām izstaigājuši. Kā jau tu minēji, ka Ļeņinā jūs tikāt tādas īpatnējas sagadīšanās dēļ, un ja reiz viena virsotne ir dabūta, tad kāpēc gan lai nekāptu arī citās? Bet es saprotu, ka ar uzvaras Smile jums nemaz tik viegli negāja. Negāja. Tad bija... Pirmkārt, jau mums nebija tas inventārs, un kaut gan mums veicās ar alām. Mēs divas tās ejot uz augšu, mēs atrakām, tur ir faktiski viena vieta, kur visu laiku alas, un tur var atrakt vecās alas. Un mums pat bija 2 stab dzīvoklis ala. Tāda, ka pilnīgi visa komanda var ieiet alā, un 2 istabas ir iekšā alā, kur dzīvot. Mēs atradām pat, bija vēl produkti, bija vēl primus tur iekšā bija, un kaut kādi produkti arī bija. Tur ir mūžīgais sasalums, un tur nekad nav tai alā vairāk pa kādu -5, 6. Viņi ir tādi forši ledus alas. Un arī, komfortabls leduskapis. Jā, tiks komfortabls leduskapis, jā. Bet kas jums īsti atgadījās ar to uzvaras Smile? Tā pirmo reizi ir otrais. Abas reizes? Kāpēc bija vajadzīga arī otrā reize? Jā, tāpēc, ka pirmā mēs nevarējām, jo tie Peterburgas, ar kuriem mēs kopā kāpām, tie pamēģināja to virsotni. Un viņi atnāca nosaldētām rokām, kājām. Un viņi bija tie labāk ekipēti. Un mēs nemēģinājām tālāk, pārgājām tai Važu Šavela virsotnē pāri un tikām tai sedlienē. Un tā pieredze mums tāda nebija tik liela, mēs tomēr nospēlējām, ka mēs atgriezīsimies to pirmo reizi. Jo tanī laikā jau to uzkāpušo, kā skaitījās. Mēs jau tūliņ, kā viņi atvērās, tas jau bija, tad uzskatīja, ka tur ir vairāk bojā gājušo uz tās nogāzes, nekā uzkāpušo.
Tā statistika bija ļoti negatīva tajā laikā. Bet kas jums varbūt vairāk nospēlē kaut kādās atsevišķās situācijās lomu, kaut kāda intuīcija? Tu saproti, ka intuīcija arī nozīme. Tad pats toreiz otrā reizē, laikam, kā gājām uz to, mums jau bija tur kaut kāda pirmā nometne uz uzvaru sagatavots, un kaut kas bija uznests augšā, un tagad mēs te 2-4 iesim tagad uz to virsotni jau. Un ejam no rīta, visi 2 sasaitēs, blondais es, pēcis, un kas tā vēl bija otrā sasaitē. Un paliek tā ka ir iemīta, it kā uz to lēzens ledājs, uz to zilzdečku. Un beigās mēs uzvarēsim, Euveči, vajadzētu tā kā sasieties, jau haidī. Un sasējamies te sasaitē, un tikko sākām iet pēc 7 pāriet, pēc iekrīt pēdējais. Jo kaut kā jau jūt tomēr, kad ir sniegs tāds slidošs. Un kaut kādā intuīcijai jābūt. Šī kalnu pieredze mums tomēr bija diezgan liela. Un es nezinu, tā kā tagad, ja pilnīgi cilvēki, kas samaksā to naudu un iet, viņš gan pieskata visi baigi, bet cik to var pieskatīt. Kaut kas tomēr ir jābūt kaut kādai pieredzei. Es nezinu. Pieredzei noteikti, jā. Vai tev ir palicis atmiņā kāds īpašāks atgadījums kalnos ar Teodoru, kas tev varbūt saistās ar viņu? Kaut kur mēs tas bija arī kaut kur Pamirā kaut kur, un bija kaut kāda atpūtas diena, un taču es nezinu, kuri noskrēja lejā, vai es vai vēl kāds noskrēja uz ciematu, un tā, kaut ko nopirkām, tur kaut kāds auglīšs, un ko uznesām augšā, un nopirkām to, bija kaut kāds dzēriens, abu simbolu tādu pudeli. Un tad bija tā mode, ka viņš sviež, un tā kā sviež tā pudeli sašķīst, jau kā tu saprati. Gājam otrais lejā. Ko te viņš svieda to? To dzeramo pudeli, kaut kādu rumu uznesām augšā. Un viņš viņu pameta gaisā? Jā. Un saplīs. Cik ilgi jums bija jāiet lejā līdz ciemetam? Vairākas stundas, Bet mums bija atpūtas dienas, un mēs aizgājām lejā. Vēlreiz aizgājāt pakaļ tam pašam rumam? Pareizi, kā neatzīmēs. Tās jums bija kaut kādas svinības tur? Kaut kas bija kaut kāda atpūtas diena, vai viss jau beidzās tā kā uz ārā. Un tad ir baigi interesanti tādi notikumi, pat ar pēci bijuši. Tagad ar sēžam tur pie zem tās Sulojevu pļauju, ne Sulojevu, bet tai otrā pusē, kur ir helikopteru laukums. Nevar neviens helikopters atrodam tur kaut kādus produktus, kaut kādus cepam pankūku, pēc cep pankūkus. To bildi es esmu redzējusi. Jā, tas ir tur, bet viņš arī tur cep. Un tagad uzreiz atlido helikopters, jālido ārā. Mēs ar visu prīmus, ar visam tam katliņam iekšā. Pankūku mīklu. Mīklu iekšā helikopterā. Toreiz veiksmīgi izlidoja ārā, vēl kaut kur nosēdamies ābaļdārzā, viņš nosēdās, viņš saka, davai nosēdīsimies un savāksim tur tās pankūkas apēdīsim. Jā, un tā lidosim tālāk. Klau, Pēters taisīja tās pankūkas kalnos. Jā. Tanī pašā laikā Teodoram bija kaut kādas lietas, ko viņš nevarēja ēst, ja? Jā, Tedim bija, jā. It īpaši pēdējā laikā viņam kaut kas bija ar kuņģi, un tad bija baigi. Bet vai viņam bija kāds tāds mīļākais ēdiens, vai ēdiens, ko viņš tieši kalnos ēd? Kalnos jau vispār to ēdienu ir vajag jocīgi, tur ir kaut kas tāds, ka jāpiemeklē katram, mums katram bija īpaši Busenbergs mums taisīja vienmēr tāds dzērvens ar medu vai kaut ko tādu, jo mums bija uz Daulagiri veceltā muciņa, tā lielā plastmas muca pilna ar snikeriem ar visu to. Viņus tak neviens neēd kalnos. Nevar iēst to šokolādu, tā skābekļa badā. Kaut kā organisms nepieņem viņu. Man gan ļoti prasījās. Jā, es nezinu, mēs neviens viņus neēdām, tas saproti. Mums bija... Tev jāpakāp ir augstāk kaut kādu kilometru, tad paskatīsimies. Es iestarpināšu, jā. Mēs, kad gājām uz to nekāpto virsotni, tā bija tuvu pie 6000.
Es zināju, ka mums pārtikas krājumos ir snikerīši un tādas garšīgās šokolādes. Kopā ar amerikāņiem, un tā arī viss palika. Un mums neviens viņas nedalīja ārā, un es tā gaidīju to dienu, kad beidzot es to šokolādi dabūšu. Un tad puiši pažēloja mani un padalījās ar savējo, tur kādu gabaliņu man atdeva. Man liekas, ciematā visu bērniem izdalījām. Es ļoti gaidīju to brīdi, bet tas bija līdz 6,000. Uz Ļeņinu ejot, neatceros, vai mums vairs kāds snikerīts bija palicis, bet man liekas, ka es neatteiktos no. Kaut kā negāja, galīgi šokolādi negāja augstumā. Tad, laikam, man tiešām jāpakāpj vēl tas kilometrs uz augšu, lai pārbaudītu, vai tur šokolāde paliek negaršīgāk. Jūs uzkāpāt šajos 7,000, sapratāt, ka tie jums ir pa spēkam. Sniega leopardi esat, un tad bija tā doma par 8,000. Jā, tad bija uzreiz, ka mēs uzkāpam šo uzvaru smēlu, tad vairs jautājumu nebija. Tad atlika tikai formalitātes kārtot. Jā, tad uzreiz Tedis vispirms aizskrēja viens pats uz Nepālu. Uzzinājāt kādus dokumentus vai ko tur kādu. Un man liekas, uzreiz vajadzēja jau tur kādu 2 gadu iepriekš pieteikties. Viņš jau bija kaut ko pieteicis. Viņš pat bija aizbraucis ne tikai Katmandu, bet aizbraucis līdz Pokharai un apskatījās, kā tur verbēt tos nesējus un visu to. Un bija jau tur kaut kāda firma jau sapazinies, kas tur to. Un tad uzreiz nākošā gadā mēs 3 aizbraucam, jo mēs negribējām iet, jo bija jāiet šis milzīgais ceļš iekšā. Un mēs gribējām zināt, lai mums tomēr tie nesēji nepiešmauktu. Tik un tā piešmauca nekā. Tur faktiski tas Sirdars, kas bija atbildīgs par viņiem, viņš jau vakal to naudu paņēma un viņš aizgāja uz tirgu, salasīja kaut kādas meitenes un puisīšu čībiņām un viss. Jā, tu jau iezīmēji šo te Daulagiri pasākumu mūsu iepriekšējā sarunā. Bet tas bija patīkams, tas bija tāds, ritīgs tāds. Tur jau arī Pēteris sastrīdējamies, tāpēc, ka Pēteris nebija radis pie tādas. Viņam katru vakaru vajadzēja, lai viņam būtu ēšana pilnīgi, bet nebija no sākuma mums tā ēšana tāda. Nebija kur. Daudz viss kaut kas atklājās. Parunā vienreiz ar tevi, otrais ar dienas grāmatu, tad tu sapratīsi. Pēteri un, starp citu par dienas grāmatām. Tu jau pašā sarunas sākumā minēji, ka Teodors Ķirsis ir bijis tāds pedantisks diezgan, un viņam ir bijusi arī kaut kāda sava kārtība, kā viņam bija, viņš pierakstīja viņš visu gājienu pierakstīja. 45 minūtes, 50 ejam, cik sēžam, viss tas viņam bija pierakstīja, viņam bija perfekti vispār. Viņš kā atsēdās, tā viņš paņēma savu blociņu. Bet viņam piemīt arī ne tikai tāda skrupuloza lietu pierakstīšana, bet viņš jau mazliet arī tā mākslinieciski uz tām lietām skatījās. Kā tu teici, viņam patika fotografēt, filmu kamera bija līdzi. Kamera viņam vienmēr bija tā kaut tā kamera mums bija tas arī brīnumi. Tur kā tik nebija lentes un kāda tur nebija ritīgi tāda klups. Tas jau vēl papildus smagums. Protams, kad ir papildus. Galvenais jau tās baterijas jau neturēja viņas. Viņa tajā augstumā tu lietas, kur viņas grib. Bet viņš ar mērķi kādu ņēma šīs lietas līdz, lai filmas varētu pēc tam uztaisīt? Jā, jo ir jau tagad, kad Tedis aizgāja, tad viena daļa jau tās Aina atdeva visu pie Busenberga. Vēl tas kinoprojektors ir pie Busenberga. Mēs šeit tad paskatāmies tas vecās lentes filmiņas, uzliekam to aparātu un parādām uz sienu kaut ko. Tur visā tādi. Paši sev, lai atsvaidzinātu. Jā, tā kā. Daudz tādas filmiņas un diezgan daudz viņam bija. Tur ir šaurāks, ir platāks tās lentes un ir. Šos te gājienus uz Daulagiri un Everestu tu jau man esi iezīmējis mūsu iepriekšējā tikšanās reizē, tā kā tie, kurus interesē, kā tad gāja latviešu pašā pirmajā Himalaja ekspedīcijā un pašā pirmajā uzkāpienā uz Everestu, tad jāmeklē ir saruna ar Imantu Zaulu podkāsts Retinātā gaisā. Bet šajā reizē mazliet virzīsimies pa notikumiem tālāk. Jūs uzkāpāt šajos abos 8,000.
Kāda tālākā doma bija? Ko darāt tālāk? Tālāk jums bija 7 pasaules virsotņu programma? Jā, bija jāpabeidz tā, jo mums nebija tā Antarktida. Man liekas, ka Aļasku, kad mēs to Aļasku paņēmām pēc Everesta? Jo Akonkago mēs speciāli braucam ātrāk uz Akonkago, jo šeit mums bija tā aklimatizācija. Mēs faktiski uzkāpām Akonkagvā trijatā, Ilgors Pauls, es un Tedis, un mēs ziemā uzkāpām tur, un pavasarī mēs aizbraucam uz Everestu. Mums bija aklimatizācija ļoti labi. Tas bija paralēli 8000-niekiem jūs pildījāt jau šo 7 virsotņu programmu. Jā. Mēs jau pildījām. Es tagad nepateikšu, vai to Aļasku mēs paņēmām pēc tam, Vai jums bija plāni vēl par kādu 8000-nieku? Saprot, par 8000 nebija. Mums kaut kā bija iemeties tos, kad vajadzētu mēģināt tās skaistākās virsotnes, kas skaitās Hantengri, Alpamajo, tās klasiskās stādes. Tās skaitās tās skaistākās pasaules virsotnes. Un tad vēl bija tas tāds, par pasaules otrām virsotnēm bija arī runa. Tad tādas ir tās programmas, kas ir jāizpilda. Jā, tās programmas jau ir tik daudz, ka tu viens mūžs noteikti nepietiek. Bet ar tām otrām virsotnēm tur jau ir K2, kas ir tanī laikā viņa bija ļoti grūti. Bet paskaties, kā tagad ir izdevies, ka tur vienā gadā uzkāpa 100, kad līdz tam vien bija tur pārdesmit uzkāpuši. Tur tas maršruts laikam ir atstrādāts bet mums bija pa tām skaistākām virsotnēm. Šī Kenijas virsotne, ko mēs kāpam, jo mēs aizbraucam toreiz uz to Kilimandžāru, tas it kā ir augstākais, bet tas Kenijas virsotne ļoti smuku pa gabalu izskatās. Un domāju, vajadzētu mēģināt viņu skāpt. Un tā mēs pavasarī 2003. gadā arī aizlidojam uz to Kenijas. Toreiz tas Jaunzēlandes brauciens bija ļoti dārgs. Man tā naudiņa nebija. Jo ar manu algu muzejā to nevarēja savākt pa vienu vasaru. Un es to naudiņu nebiju savācis. Šiem visiem bija savas firmiņas, Tedim bija, Blondam arī bija, Evijā arī bija, un Aivariņam arī bija. Viņi visi strādāja tādā tiešām, viņi varēja to atļauties. Es nezinu, kāpēc. Es faktiski pie tā lēmuma pirmsākumiem es nepiedalījos, jo bija tas jubilejas pasākums 2003. gadā, kad mēs atzīmējam to uzkāpšanu Daulagiri. Tāds vakariņš pasūtīts un gulēšana pa naktu. Un tur faktiski es tikai tur uzzināju, ka šie taisās braukt uz to Jaunzēlandi. Es nezinu, kāpēc. Bet tev tas neliekas jocīgi? Ja Man jūs tas bija jocīgi tādā ziņā, kaut gan es vienalga nebūtu naudu dabūjis. Jo mēs aizbraucam toreiz, ka mēs aizbraucam tur pēc tās avārijas. Mēs uztaisījām veselu to pavadoņu grupu. Mēs tagad bija 3 mašīnas, un lai mūsu 2 kaut cik nofinansētu, uztaisītu to turismu braucienu. Jo to arī mēs nebūtu paši samaksājuši. Tā bija noformēta turisma grupa tāda. Man liekas, ka to vēl turismu klubs vai neorganizēja. Un tad tā summa mums, mēs savāto $1000, mēs taču savācām pēc katrs, bet tā nebija pilnā summa. Un tad mēs Pēteri mēģinājām tikt līdz tam augšā, līdz tam plato. Un, protams, ka mēs netikām to pa vienu dienu, nekādi. Sanāk 2003. gada 10. oktobrī jūs tikāties, lai atzīmētu uzkāpšanu Daulagirī. Tanī brīdī tu uzzināji par ķirša plāniem doties uz Kuka kalnu, un tev nebija līdzekļi. Man nebija. Bet tu arī iepriekš esi teicis, ka tev ir ļoti žēl par to, ka tu neesi bijis tajā braucienā. Un tiešām žēl, jo nevar tā mainīt uzreiz. Pārāk nopietnas kauns uzreiz tā radīt jaunu komandu. Nezinu, vai tas bija pareizi tā. Man liekas, nenovērtēji, man liekas, mazliet to virsotni.
Bet kas... Kaut gan mēs jau arī nezinājām, mēs tagad zinām daudz ko par to Kuku kalnu. Kaut gan Tedis jau noteikti bija izzinājis visu, un mēs tā pa priekšu pie tā Kuka kalna aizgājām pie tiem gidiem, un visu, tur Tedis bija tur savu grāmatu atstājis, tur bija viņš ieraksts atstājis. Viņi bija oficiāli noformējušies, ka viņi iziet no tās rangeru mītnes iziet distancē, jā. Tas viss bija iegrāmatots un viss bija. Bet kas man liekas ļoti īpatnēji, vismaz man pašai no tā, cik daudz es zinu pagaidām par šo visu, ka tik ļoti krasi tika mainīti tie plāni un tas komandas sastāvs. Ja reiz tu vienmēr esi bijis tas cilvēks, ar ko Tedis kopā ir kaut kur devies, tad kas īsti šeit bija savādāks? Es tiešām nepateikšu, kas jo man liekas, ka Busenbergam arī neviens nepiedāvāja to braucienu nemaz, jo Jānītim arī tādas naudas nebija. Es vienkārši domāju, vai jūsu attiecībās kaut kas sašķobījās pēc šī Kenijas kalna, vai tas bija vienkārši tiešām tā, ka mazliet bijāt ieplānojuši, vai Teodors mazliet bija ieplānojis par daudz tās virsotnes vienā gadā, kas attiecīgi jums nebija pa kabatai? Mums nebija pa kabatai, bet kāpēc? Es domāju, kāpēc viņš tā steidzās tās virsotnes savākt? Es saprotu, ka Prošenkova Aivars gribēja ļoti kalnos, jo viņš tik ilgi nebija bijis nekur, un viņam ar tā darba slodze bija tik liela, ka viņš jau sentai, viņš jau bija apsolījies, ka viņš mūs sagaidīs pēc Daulagiri Aivars, ka viņš panāks mums pretim jau tur pa to ielēju. Un mēs katru dienu, kad nācam ārā no šī Daulagiri, gaidiem bez kur pagriezien, Prošenkova Aivars tagad mums pretim sagaidīs atnākt. Un tur viņš atkal netika, viņš toreiz strādāja Jāņsētā tipogrāfijā, un viņam tur tā slodze bija, tie līdzekļi laikam bija, bet viņš nevarēja, netika viņš sagaidīt toreiz uz Daulagiri mūs. Nu. Vai viņš piedalījās arī Kenijas ekspedīcijā? Nē, Aivars nepiedalījās. Tad varbūt šis bija tas viņa laikā loks, uz kurā viņš varēja tikt uz kalniem, un tas iemesls, kāpēc... Varbūt, ka tas arī bija, jo es tiešām pie tās pirmās tur sarunām neko, bet es tā faktiski tā īsi, es zināju, ka kaut ko organizējās, bet to... Tikai te vakarā mēs tā īsti, viņi tā teica, ka man liekas, ka viņiem jau bija konkrēti datumi, jau zinām, ka viņi izlidos. Jau. Nebija tāds, kā mazliet apvainojies? Ko tur apvainot? Ja tu nevari, ja tev nav tā naudiņas, tu nevari. Tad sanāk, ka pēc šīs kopā sanākšanas pie Persas ūdenskrituma jūs jā. Vēl... Nu, viņi tūliņi gandrīz aizbraucu tūliņi. Nu, jā, tas bija 10. oktobrī. Jā. Un tad viņi, pēc mēneša viņi izbrauca. Tad Teodora dzimšanas dienu jums nesanāca nosvinēt kopā, jo viņam ir 25. novembrī dzimšanas diena. To nenoteikti. Nu, tā kā tu esi tik... ļoti tuvs bijis ar Teodoru Ķirsi, tad droši vien tā 10. decembra ziņa, tieši tas 10. decembris tev aizvien ir tāds... Jo Kristaps man pirmam zvanīja, viņam jau nebija kam citam zvanīt. Viņš man uzreiz naktī pazvanīja, man liekas, no rīta 5-6, kad viņš bija uzzinājis, viņam bija sazvanīts. Tā kā... Un es nezinu, kad mēs tad apzvanījām tos, jebkas tur... kas mēs Ainai, kurš piezvanīja un Anniņai. Un tūliņ jau nezvanījām, jo vēl vajadzēja mazliet kaut ko noskaidrot, tā nevarēja. Tā kā... Bet jums pašiem jau tas uzreiz bija skaidrs? No Latvijas tak nav tik daudz alpinistu, lai 4 cilvēki būtu Jaunzēlandē. Tik daudz debūsi. Es vai vispār 8 cilvēki ir bijuši Jaunzēlandē kalnos no latviešiem. Es pat nezinu vairāk kādu, kas ir mēģinājis Kuku kalnā kāpt. No Latvijas neviena. Un tur jau baigi, toreiz mēs to plāksnīt uztaisījām, un tur ir speciāls obelisks tāds, tai ciematiņā, kur tiem kritušiem tur ir, es nezinu, cik 100 tās plāksnītes ir uz tā obeliska. Jā, tobrīd latviešu grupa bija lielākā, kas bija gājusi bojā šajā kalnā. Jā. Un to plāksnīt, tas ir Nacionālais parks, to vajadzēja saskaņot ar parku, un
tur tikai viņi atļaus speciāls plāksnītes, kas nav iegravētas, bet kas ir izlietas ar reliefu burtiem. Mums bija vienkārši pulēta visiem plāksnīti, visi vārdi ierakstīti. Un to mēs piestiprinājām uz klints, tur, kur viņi gāja augšā uz tur. No lejas, cik tālu mēs tur tikām. Mēs jau dzīvojam tādu, kad mums ar mani tas nekad nevar notikt. Nekad, jā. Tas nevar notikt. Tā diezgan skumji tāda ir, bet ko darīs, tā ir. Daļai jau ar alpīnistiem tā notiek. Tā notiek, jā. Kaut gan statistika nav no sliktākam alpinistiem. Uz ceļiem aiziet 10 reizes. Tas gan, jā. Tā kā neiet uz ielas, bet iet kalnos, tur mazāk iet bojā. Vai pēc šī atgadījuma tu jūti tādu kā alpīnisma norietu tā kā Latvijā? Sportiskos gājienus noteikti noriec. Sākās komerc gājieni. Atgriežoties vēl pie Kuku kalna, mēs esam dzirdējuši, lasījuši dažādas versijas, kas ar mūsu grupu varēja notikt, bet tās mēs laikam šoreiz neapcilāsim. Tas ir bezjēdzīgi. Nevar, tas ir visa spekulācija. Tur neviens nezin, kas tur notika. Un spekulēt kaut ko, kurš tur ir kritis pirmais, kurš pēdējais. Ja krīt sasaita vai cilvēki krīt no 300 metriem, tur viņš var būt bez galvas, bez drēbēm, bez sasaites. Viss var izjūgties, notikt. Tā ir versijas. Ir dažādas. Dažādas un nav vajadzīgas, un neviena no viņām nav pareiza. Bet tu minēji, ka jūs saņēmāt grupas mantas, fotogrāfijas. Jā. Tad no tām lietām, kas tika saņemts atpakaļ uz Latviju, ir pierādījumi, ka viņi bija bijuši virsotnē. Man ir vesels albums ar viņu bildēm visām. Un ir arī, man liekas, mēs atstājām Anniņai to kaseti. Ir arī blondā kasete, ko mēs noskatījāmies. Virsotnē viņi bija 100%. Viņi sēž uz tāds kā nāžu kāja katrā pusē un sēž. Visi viņi tur ir augšā. Tu jau minēji, ka jūs abi ar Pēteri bijāt aizbraukuši uz Jaunzēlandi, uz Kuku kalnu, jūs devāties uz turieni, lai uzstādītu šo piemiņas plāksnīti. Mēs jau devāmies turieni ar cerību, ka mēs tomēr tiksim līdz tam ledājam, kur viņas atrada. Bija cerība, ka mēs vēl tad somu varbūt, ka kāds būs nonesis vai atrads. Un tur mēs jau sevišķi arī īsti nevarēja sarunāties tiem vietējiem. Un tas viens gids mums teica, ka it kā tas somu ir atrasts, bet viņas bija tukši jau. Kāds viņa iztīra, vai tā bija Tēda soma, vai nebija varbūt kāda cita soma. Kā šajā jūsu braucienā palīdzēja tieši Latvijas Alpīnistu savienība, kā organizācija? Alpīnists, es domāju, ka neko mums nepalīdzēja šajā Jaunzēlandes braucienā. Ja mums valstī ir organizācija, kuras nosaukums ir Latvijas Alpīnistu savienība, un ja šeit ir aizgājis bojā tā laika pats spožākais valsts alpīnists. Es domāju, ka nebija iesaistīti toreiz. Vismaz tai braucienā. Jā, bet tieši kāpēc neorganizēja kaut kādu tādu piemiņas braucienu vai to pašu plāksnīti? To jūs paši pa savu naudu taisījāt, pirkāt? Jā. To mēs. Cik tā maksās, kā nopulēt to misiņu loksnīt un iegravēt. Tas jau, man liekas, ka pēcim tur kaut kas gravieris, kas tur grabai. Iegravēja tos datus. Mazliet, jāsaka tā, īpatnēja tā attieksme. No sabiedrības puses mēs tik ļoti priecājāmies, labi, es tad biju pavisam maza, kad jūs uzkāpāt Daulagiri un kad uzkāpāt Everestā, bet valsts tik ļoti priecājās par jūsu sasniegumiem un tādā skumjā brīdī vairs tā kā nav ar jums kopā. Varbūt, ka mēs neviens arī nemeklējām sevišķi palīdzību. Es personīgi nekur nemeklēju. Bet šis notikums ļoti skaļi izskanēja. Izskanēja, jā, protams. Un gaidīt, ka kāds meklē,
Un tikai tad iesaistīties mazliet... Nu, redz, mums jau ar tās organizācijas, tā viņi ir, tā viņi darbojas, tā viņi kaut cik nedarbojas. Tāpat tagad jau ar disko nedarbojas nekāds. Mums nav tādu spēcīgu klubu alpinistu, kur varētu darboties un finansēt un notikumu un telpas, lai būtu un viss tāda. Nu... Vismaz Jaunzēlandē tava un Pētera aizvestā piemiņas plāksnīte ir. Tur ir tas tāpat kā uz Daulagiri, arī lietuviešu kolēģiem mums plāksnītes stāv un tā kā kaut kur mēs kaut ko uzliekam, arī tā nav. Un arī šim nomainījām Melorijām arī nomainījām plāksnīti kopā ar mazdēlu. Tā kā. Nu, tu paskat tos materiālus un ja tev ir kādreiz interesē kaut ko, nu mēs varēs palasīt kā. Tad tev būs skaidri, ka vismaz tā mūsu virtuve, kā tur mēs tomēr. Nu, izlasīšu Everest, tad te var būt daudz. Un tad mēs rakstīsim grāmatu. Jā. Patīkama tev satikties šādi parunāties. Jāsaka paldies jums abiem ar Pēteri par to, ka jūs kaut kādā veidā saorganizējāt to braucienu uz Jaunzēlandi, aizgājāt tik tālu, cik varējāt aiziet un to plāksnīti ar latviešu alpīnistiem tur esat atstājuši, uzlikuši. Jā, nu tas ir, bet varbūt, ka kādreiz, ja kāds brauks, ka tiešām uz to obelisku varētu pasūtīt tos izmērus, jau var dabūt zināt un to standartu un arī te Nacionāla parkā, kur ir tā piemiņas vieta. Varbūt, ka tur arī varētu atstāt šo plāksnīti kādreiz. Paldies tev, ka tu atnāci pie manis, ka mēs aprunājāmies un var jau būt, ka mēs satiksimies vēl kādreiz. Var jau būt. Nē, droši vien. Mēs noteikti satiksimies vēl kādu reizi. Paldies tiem, kas noklausījās mūsu sarunu. Padalieties ar to ar saviem draugiem un gaidiet nākamo epizodi. Atā!